pie mums pirmajā randiņā. Ārkārtīgi skaista, sievišķīga, es pat teiktu tāda ēteriska un noteikti silta ģimeniska sieviete, Zane. Es domāju, laiks iepazīties ar viņu. Es esmu Zane no Liepājas, man ir 37 gadi. Es esmu juriste, iesprūdusi baikeres ķermenī. Čau, Zane. Čau. Pastāsti mums par sevi, kāda tu esi un kas tev sevī pašai patīk. Jā, es esmu ļoti mīļa. Pat es uzskatu, ka es esmu ļoti daudzpusīgs cilvēks ar ļoti plašu, teiksim, interešu loku. Daudz, kas man spēj uzrunāt, aizraut, un reizēm tās ir pilnīgi diametrāli kaut kādas pretējas lietas. Es esmu ļoti ģimeniska. Man patīk rūpēties par cilvēkiem. Man piemīt ļoti izteikta intuīcija, kas man nekad nav pievīlusi. Un tie cilvēki, kas uzticās manai intuīcijai, ļoti daudz reizes ir tikai ieguvēji, jo man ir tā tendence paredzēt kaut kādas. Tiešām, es nerunāju par kaut kādu ekstrasensu līmeni, bet bieži es sajūtu, ka notiks kaut kas slikts. Es varu brīdināt savus līdzcilvēkus. Un pagaidām visu šo gadu garumā nav bijis neviena reize, kad es tā ļoti izteikti kļūdījusies par kaut kādām situācijām. Izklausās maģiski. Jā, es tagad tieši domāju, mums vajadzētu kaut kādu seansu, varbūt brīnišķīgi. Tas ir izteikts, jā. Zanes sociotipa Jesēņens visstiprākās puses, spēcīgākās iezīmes ir laika intuīcija un emociju ētika. Šādam cilvēkam, šādam tipam misija pasaulē ir piepildīt laiku ar patīkamām emocijām. No vienas puses var likties, ko tas vispār nozīmē, kam tas vispār ir vajadzīgs. Bet patiesību sakot, jebkuram spēcīgam, pragmatiskam cilvēkam blakus ir vajadzīgs tāds, kas spēj emocionāli iedvesmot, nomierināt, izskaidrot, kā tad cilvēki savstarpēji jūtas, kā viņi šīs savas jūtas un emocijas izrāda citiem cilvēkiem. Tā kā šis tips, sociotips Jesēņens, pasaulē ir ļoti noderīgs un vajadzīgs tieši ar to, ka spēj labi tikt galā ar tik svarīgām un netveramām lietām kā jūtas, emocijas un to izrādīšana īstajā laikā, īstajā vietā, īstajā veidā. Pirmatnējā iespējā varbūt nepateiksi, bet es arī esmu ļoti enerģiska. Bet es nevienmēr un neuzreiz to enerģiju izpaužu. Man ir svarīgi, kādā plāksnē to enerģiju paust. Bet jā, man piemīt arī, varbūt to var saukt par tādu ļoti lielu iekšēju spēku. Varbūt tā varētu notraktēt. Jautrīt es esmu savā veidā, es varu arī būt kompānijas dvēsele, man patīk melnais humors. Vispār patīk ļoti daudz smieties, un kad es sāku, es nevaru apstāties, jo visas savas emocijas es paužu, es viņas nevaru noslēpt. Man visi emociju gama man vienmēr parādās sejā, es nemāku lietot un nenēsāju masku. Pēc manis uzreiz var redzēt, kas ar mani notiek. Man garstāvokli var nolasīt. Ja es neapmierinātu, to var nolasīt, un arī, ja es esmu ļoti laimīga un ļoti priecīga. Es esmu dabas bērns arī pēc būtības, jā. Nu, tev tiešām var just tādu siltumu, kaut kā tādu mieru un gribās klausīties tajā, ko tu stāsti. Ko tu labprāt dotu savam vīrietim? Tieši to arī laikam es labprāt arī dotu, ko jūs nu pat minējāt. Man ir tendence rūpēties par cilvēkiem. Man tas dabiski sanāk, tas ir automātiski. Es labprāt pienesu kafiju gultā, es nesagaidu. Klusējot? Nē, es esmu izteikts rīta cilvēks. Man visas labākās domas nāk no rītiem, agri. Es ļoti agri ceļos no rītiem, 6. Kaut gan darbs man ir ļoti tuvu no mājām, bet man patīk šie rīta laiks sev. Bet mēs aizgājam no jautājuma, projām, ko es gatavu dot vīrietim savam, rūpes, atbalstu, savā veidā sapratni, motivāciju
atbalstīt, lai ar ko viņš nodarbotos, teiksim, nevis kritizēt vai pelt, bet mēģināt atrast kaut kādus tā kā motivējošus, iedvesmojošus vārdus. Nu, tā kā arī uzticība, jo es arī esmu no cilvēkiem ar mugurkaulu, saka vīrs un vārds, tad es arī esmu sieva un vārds. Man var uzticēties, uz man var paļauties. Sociotipa Jesēņina sadarīgais tips ir Žukovs. Zanes gadījumā šeit priecīgais moments ir tas, ka sociotips Žukovs ir ārkārtīgi vīrišķīgs vīrietis un attiecīgi viņam sadarīgā sieviete ir tāda, kā ir Zane, sievišķīga, maiga, iejūtīga. Tieši tā kā vajag, tā kā tas atbilst dažādiem stereotipiem pasaulē, ka sievietei jābūt maigai un trauslai un vīrietim stipram un spēcīgam. Tātad Jesēņina sadarīgais tips Žukovs, tas ir tāds prāta cilvēks, pragmatisks, enerģisks, mērķtiecīgs, tāds, kas spēj izdarīt spiedienu, tāds vīrišķības mega iemiesojums. Un dažkārt var likties, ko tad tāds Jesēņins var darīt blakus šādam spēcīgam cilvēkam, spēcīgam vīrietim, tad tai ugunīgajai enerģijai vienmēr ir vajadzīgs blakus kaut kas maigs, trausls un tajā pašā laikā arī iekšēji un emocionāli spēcīgs. Un tieši tāds arī ir šis sociotips Jesēņins, kas it kā varbūt ārēji atstāja iespaidu par nevisai spēcīgu un varošu cilvēku, bet patiesībā tas iekšējais, tas sirds spēks, tas emocionālais spēks, tas garīgais spēks šādiem tipiem ir ārkārtīgi liels, un to, ko cilvēks nespēja izdarīt fiziski, to var iekšēji, emocionāli un garīgi. Arī piedzīvojums sajūta es varu sniegt. Man ļoti patīk, es esmu diezgan bezbailīga. Man ļoti patīk piedzīvojumi. Ja arī man no kaut kā ir bail, vismaz vienreiz dzīvē es to pamēģināšu. Jā, ar cerību, ka izplatnes atvērsies. Jā. Ar čūskām tur kaut kur, vannā, ne? Bet... Jā, čūskas ir mana fobija, bet tieši tāpēc, ka tā ir mana fobija, es vienreiz speciāli 2 čūskas pēc kārtas atšķirīgu krāsu uzliku sev ap kaklu. Kā tā bija sajūta? Ar cerību, ka es varēšu izārstēties, jā. Nē, man bija tiešām gandarījums sajūta, kad es to izdarīju. Vai tagad, ja man būtu vēlreiz jānokļūst pie čūskām, es domāju, ka ir aizmirsies tas, ka tas ir pārvarēts. Es domāju, atkal būtu tas. Ir tāda viena interesanta, bet ļoti, ļoti būtiska lieta, kas jāņem vērā, domājot par sadarīgām attiecībām, sadarīgu pāri. Un tā ir līdzīga, ja vienāda stresa noturība abiem tipiem pārī. Tātad jebkuram sadarīgam tipam, jebkuram sadarīgam pārim ir vienāda attieksme vai vajadzība pēc stresa savā dzīvē. Šajā gadījumā pārī, kurā ir Jesēņins un Žukovs, šie abi sociotipi ir ar ārkārtīgi augstu stresa noturību, tāpēc arī viņi var darboties kopā līdzīgos tādos azartiskos un ekstrēmos hobijos, var darīt kaut kādas ļoti svarīgas, atbildīgas lietas darbā, un abiem diviem tas būs vienlīdz pieņemami, patīkami un komfortabli. Traki ir tad, ja satiekās, pieņemsim, cilvēki, kam vienam ir ļoti, ļoti augsta stresa noturība, un otrs no kāda ar kādu nesadarīgāku tipu, un kuram šī stresa noturība ir ārkārtīgi zema. Tas ir vēl viens papildus rādītājs tam, lai pāris nesaprastos, strīdētos un konfliktētu. Tā ir arī viena tāda lieta, ko daba atkal jau šeit ir tā gudri, viltīgi un pareizi sakārtojas, ka tās stresa noturības abiem diviem ir vienādas, un šajā gadījumā abiem tās ir ļoti augstas. Es varu arī spontāni rīkoties kaut kā. Kaut gan es esmu ļoti man darbs ir saistīts tiešā veidā ar loģisko, ar analītisko domāšanu. Tā pašā laikā, ja jūs prasījāt, ko es varu dot vīrietim, tad
darbā un dzīvē es esmu pilnīgi divi pretēji cilvēki. Tas ir jāsaprot. Attiecībās es esmu ļoti, ļoti mīļa, varbūt reizēm par daudz es esmu dzirdējusi. Kas tā par čubināšanos, jā, kas tā visu laiku prasīšana, vai tev viss ir kārtībā, kā tu jūties, kā tev gāja darbā. Tāda varbūt reizēm pārlieku liela aprūpe, bet es ar to strādāju. Tā kā es tagad esmu pāris gadus jau viena, man ir bijis laiks saprast, varbūt, kas man ir jāslāpē, kas man ir tieši varbūt jāpaceļ, jādara tā kā vairāk. Bet es gribētu jautāt, ja, piemēram, vīrietis tev visu laiku jautātu, kā tu jūties, ko tu gribētu, vai tu ēdīsi to vai šo, tas tev patiktos? Vai tev vairāk patīk, ka tu esi tā, kas aprūpē un čubinās? Apusēji. Apusēji, jā. Man vienmēr licies svarīgi, lai spēle nav vienos vārtos, futbola spēle, arī attiecības. Tango vienatnē nedejo. Un attiecībās pats svarīgākais ir, lai tā ir divvirziena iela. Tad arī izdodās. Tas ir tāda laba miedarbība. Bet man nekaitināt, nē. Mani nekaitina cilvēkos tas, ko es pati daru. Jo es sev pazīstu, es zinu, kāpēc es to daru, piemēram, šī interesēšanās. Un tāpēc, ja kāds to dara, man tas savā veidā varbūt tas ir labs tāds rādītājs. Zane mums atklāja, ka saprotama un atpazīstama rīcība otrā cilvēkā viņa izpausmēs viņai šķiet visnotaļ pieņemama, saprotama, atbalstāma un rada tādu kā drošības sajūtu, bet veidojot sadarīgas savstarpējās attiecības ir jāatcerās, ka mums tomēr ir nepieciešams pretstats. Ja? Mēs nevaram gaidīt un meklēt cilvēku, kurš pasauli redzēs un uztvers tāpat kā es, kas rīkosies tāpat kā es. Visticamāk, šādā veidā jūs varat atrast un atpazīt savu vienādo sociotipu. Tātad tādu pašu cilvēku kā es, tikai citā izskatā. Ja? Bet ar tādām pašām iekšiņām. Tā kā šī ir viena no tādām būtiskām lietām, kas mums ir jāatcerās, meklējot to savu cilvēku, ka mums tomēr ir jāmeklē tas papildinošais pretstats. Tātad cilvēks, kura rīcība, uzvedība, izvēlētie vārdi un arī paveiktie darbi, tie tomēr būs citādāki nekā tas ir man ikdienā raksturīgi, nekā es daru, nekā es rīkojos, nekā es izpaužos. Tā kā jā, ir saprotams tas, ka pazīstamais ir tāds drošāks, ja, ka tu labāk ar to visu jūties, tu saproti, tu atpazīsti, bet tomēr ilgtermiņā attiecībās mums ir vajadzīgs kaut kas cits. Pretstats, kaut kas savādāks, kaut kas papildinošs, kas darīs kaut kādas citas lietas, citus uzdevumus. Un ikdienā man iedos kaut ko papildus klāt, nevis dublēs manu rīcību. Tas tāds zelta vidusceļš jāatrod ir. Neko nedrīkst darīt pārmērīgi. Ja ir rūpes, tad lai tas nebūtu galēji, ka tā ir pāraprūpe. Un atkal otrādi, ja ir tāds vēsums vai mazliet pietāti, lai tā jau neliecina par kaut kādu atsvešināšanos. Jā. Līdzsvaram jābūt visam. Jo droši nebija, kā vienmēr mums māca un stāsta, ka tajās duālajās attiecībās, ka viens dod tās rūpes, otrs dod kaut ko citu, ka tur tā kā, tā savienība ir, ja? Lai nav pārāk saldi. Jā, tieši. Tu minēji, ka tu gribētu, lai ir tas, kad ir apusēji, ja? Papildinājums, jā. Papildinājums, jā. Ka tu parūpēsies, un ko tu gribētu no tā vīrieša, lai viņš tev iedod? 3 čakru sadarību. To es esmu nosaukusi, varbūt savu izdomājis kaut kādu savu raksturojumu, kas manā prātā liekas, kad attiecības ļoti labi izdosies un kad viņas var izdoties ilgtermiņā, tās ir 3 čakras. Tā ir galvas čakra, tātad intelekts. Man ir vajadzīgs, lai man ar cilvēku ir par ko runāt. Lai mums nav intelektuālās šķēris nekādā gadījumā. Jo, ko es esmu novērojis, jā, diemžēl, bet ir jāatzīst un sapratusi, tomēr ir ļoti būtiski, ar ko cilvēks nodarbojās un ar ko nodarbojos es. Mums tomēr ir kaut kādi, teiksim, saskars punkti. Tad nākamais sirds čakra. Tur es lieku iekšā tātad dzīves vērtības, kaut kādas pamatvērtības. Ja, piemēram, man pirmajā vietā ir ģimene, nevis kaut kādas materiālās lietas.
lai tur tā kā saskan. Un trešā, protams, ir, kā es smējos, zemjūsvietas čakra, lai saskan seksuāla enerģijā. Un tā, ja viss šīs 3 čakras ir, tad es domāju, ka varētu izdoties. Man patreiz dzīvē uz šo brīdi nav paveicies sastapt 3 čakru sakritību. 2 ir 1, ļoti izteikti, bet 3 čakras nav. Nu, tos vēlētos. Viss vēl priekšā. Jā. Zane stāsta, ka satiekot savu īsto liktenīgo cilvēku, viņi vēlētos tādu kā papildinājumu vai savstarpēju sapratni, līdzīgi pasaules redzējumu 3 čakru līmenī. Es teiktu, ka tas ir labi teikts, un Zane aizskar būtiskas lietas, kas faktiski mums katram attiecībās ir būtisks, tikai ar kādu saturu mēs to piepildām. Protams, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai saskan mūsu intelektuālais līmenis, lai mēs nosacīti esam tā kā uz tāda viena dzīves plauktiņa ar kaut kādiem līdzīgiem sasniegumiem, līdzīgu iespējams materiālo stāvokli un tādām ikdienišķām lietām, tad mēs ātrāk izveidosim kontaktu ar to cilvēku, mēs labāk spēsim saprasties un varbūt arī kaut kādā mērā iejusties viņa ādā. Protams, ka ir arī ļoti svarīgas tās kopējās dzīves vērtības, pēc kā tad mēs abi tiecamies, vai mēs abi gribam ļoti daudz strādāt, vai mēs abi gribam ļoti daudz atpūsties, vai mēs vislabāk kopīgiem spēkiem gribam padarīt labāku šo pasauli. Tā kā arī tas ir svarīgi, bet es neteiktu, ka tas ir pilnīgi tik ļoti kritiski, jo tas otrs cilvēks mums viņš var atvērt jaunus horizontus, jaunas kaut kādas vēlmes, intereses un vajadzības, pasviest kaut kādu ideju, kas iespējams tev pašam nav vispār ienākusi prātā, domājot un sapņojot par savām nākotnes attiecībām. Un, protams, arī šī te seksuālā sadarība, savstarpēja pievilcība, tā arī ir ārkārtīgi būtiska, svarīga savstarpējās attiecībās, bet jāsaka, ka šī būs tā lieta, ko pirms laika mēs diez vai varēsim uzzināt. Tur būs kaut kādas zināmas darbības jāveic un jānonāk līdz testēšanai, lai šo mēs varētu uzzināt. Bet kopumā, jā, man šķiet, ka Zanes uzstādījums šajā jautājumā ir ļoti pareizs, pamatots un tas ved uz veiksmi un panākumiem. Tu vairāk esi pilsētas vai lauku meitene? Es nāku no pilsētas, no Liepājas. Lauki nekad manai ģimenei nav bijuši. Gribētu dzīvot pilsētā, bet uzreiz var pateikt, ka es esmu patriots, ne tikai Latvijas, bet arī Liepājas. Es daudz par to esmu domājusi, vai es varētu tā kā pārvākties kaut kur. Nē, es palieku pie tā, ka es savu, un tas ir varbūt princips, sauciet kā gribiet, bet es gribu savu dzīvi nodzīvot, un arī ir dēls, izaudzināt Liepājā. Jā. Tā ir mana pilsēta, tā ir mana dzimtā pilsēta. Es negribētu neko mainīt. Jā. Bet labprāt, es gribētu pie Liepājas, bet tuvu kaut kur Liepāja māju. Jā. Tas man tāds sapnis ir. Jā. It kā pilsētā pašā laikā. Tu varētu mājā izpaust savu to čubināšanos un kaut kādas tādas mājas lietas, rūpes, ja? Jā. Man patīk noteikti, man patīk iekārtot, man interesē interjeru lietas, vienmēr ir interesējuši. Vienmēr es domāju, ja es nenodarbotos ar to, ko es nodarbojos, tad es būtu noteikti interjeru dizaineris vai varbūt pat apģērba stilists, kaut kas tāds, jā. Nu, to jau vēl var visu paspēt un apgūt un papildus darīt un viss tādas lietas. Tad būs mīļotais, būs māja, būs interjers, būs apģērbi, tas jau viss varās tā kā plašumā. Jā, viss iespējas. Jā, bet dobes, piemēram, es arī neravētu. Man ir, kā es smējos, es esmu diezgan tīzla ar rokām, kā es vienmēr saku. Es strādāju ikdienā ar galvu. Tas, kas ir saistīts ar fizisku ietekmi uz objektiem, man nekādīgi nepadodās. Visticamāk, es sniegtu ideju, kā tam ir vizuāli jāizskatās un to izdarīt dārzniece. Pat es to... Klausies, bet kā tad ar zupas varīšanu?
ļoti patīk un padodas gatavot. Jā. Bet tur jau var ar rokām. Tas ir laikam vienīgā joma, kur šīs rokdarbi, kur rokdarbi netraucē, jā. Tieši ēst gatavošanā, jā. Tu jau jūt, gan jau galvā domās to garšu buķeti. Jā, man ir ļoti svarīgi ar garšvielām tieši. Lai ēdienam būtu izteikti garš, nebija nekas pliekans. Tāpēc es eksperimentēju ar garšvielām. Es vienmēr, kad aizbraucu, ļoti patīk ceļot. Katru reizi, kad es aizbraucu uz ārzemēm, es tur iegādājos garšvielas kāds konkrēts. Jā. Kur to mīļākā vieta, kur tas bijusi? Nu, laikam jau priekš mana tā temperamenta vai kā, man Spānija laikam būtu mana. Jā. Es teicu, es nekur citur negribētu dzīvot, bet ja tomēr galīgi kaut kas sastājās, tad tā būtu Spānija. Dēļ valodas, patīk kā valodas skan, mūzika, kultūra, ēdiens, jā, klimats. Jā. Tā ir siltuma. Jā, es vasarā esmu dzīvojā tur tā ar to siltumu? Netraucē, tāpēc var aizbraukt kaut kur pasildīties, un vasaras tomēr mums ir, lai kāds viņas būtu, bet viņas ir. Bet jā, Spānija būtu, jā. Zana, padalies, kā tu Latvijā pavadi vasaras? Tu neizstāstīji vienu būtisku niansīti. Atzīsties. Kaut kas par hobiju. Jā. Es smējos, es esmu juriste iesprūdu uz baikeres ķermenī, kā saka. Jā. Vai brīvdomātāja ķermenī, kā es teicu, divas dzīves, pilnīgi kā tādas savādākas vides. Jā, es esmu motobraucēja, esmu sieviešu motoklubā Liepājā. Tas ir mans fetišs jau no jaunības dienām, bet visam dzīvē ir savs laiks, kā saka. Labi arī ir, ka es varbūt iespējams nesāku ar to nodarboties pašā agrīnā jaunībā. Es biju daudz dullāka, jaunības maksimālisms, ļoti vajadzēja to adrenalīnu, bet tad man tā kā es gribēju, es neizdarīju, un tad jau man dēliņš jau piedzima. Un tad es to sapni atstāju uz vairākiem gadiem tā kā noglabāt kaut kur šeit. Un tad, kad dēliņš jau kļuva tā kā aug lielāks, patstāvīgāks jau kļuva, tad es beidzot to realizēju. Un jā, un tas ir mans, es tajā dzīvoju. Vasarās es tajā dzīvoju. Man patīk viss, kas ar to ir saistīts. Man patīk mūzika, man patīk šis roks, tā brīvības sajūta. Un tas ir tas, jā, kas... Tā mana otra izpausme, tāda brīvdomātāja. Es tur ļoti labi jūtos, kad es varu noņemt savu, teiksim, masku, bet ikdienas varbūt tā loģiskā cilvēka, kam ir katru dienu jārisina problēmas, jārisina šie juridiskie kāzusi, tad tur es varu pilnīgi, kā saka, atslēgties, vai ne? Jā, atslēgties un kļūt par šo, brīvo dabas bērnu. Kas ir tā arī ir mana pamatbūtība, jā. Kur uz tā moča ir vieta tavam vīrietim? Blakus uz moča. Uz otru moču. Uz otru močā. To es arī esmu tā kā sev pazīstot sevi, esmu sapratusi, ka vislabākais variants būtu tomēr vīrietis no šīs vides. Jo tie, kas brauc, saprot otru, ko tas nozīmē, cik iespējams tas daudz laika no dzīves, teiksim, paņem motoklubs un viss šīs lietas, un ja viņš pats brauc, tad var nošaut 2 zaķus ar 1 šāvienu. Mēs varam kopā laiku pavadīt. Jā. Bet klausies, Zana, vai tas nebeigi nesašaurina tās iespējas satikt to savu cilvēku? Iespējams sašaurina, bet vispār manā vecumā jau, teiksim, diezgan daudz jau sašaurina. Tā kā šis būtu tikai, teiksim, viens no... Ir ļoti labi zināt, apzināties un saprast, kādas prasības tad mēs tam savam otram cilvēkam izvirzam tajā brīdī, kad mēs viņu vēl tikai vēlamies satikt. Bet ko es esmu novērojis, ka diezgan bieži mēs aizmirstam par tādu lietu, kādas tad būs tās mūsu attiecības ilgtermiņā, ko tad mēs abi kopā darīsim ikdienā. Jā, mēs cenšamies iztēloties un izfantazēt to, kādam šim cilvēkam kā tēlam ir jābūt, lai viņš piesaistītu mūsu uzmanību, lai iepatiktos, lai radītu kaut kādas simpātijas un vēlmi vispār uzsākt ar viņu kontaktēties, bet
Tā ir tikai tā pirmā romantiskā sadaļa savstarpējām attiecībām. Pēc tam, kad būs beidzies šis te iepazīšanās un randiņu periods, sāksies sadzīve. Sāksies mūsu ikdiena, kurā mēs būsim spiesti katrs nevis nemitīgi skatīties viens uz otru un sajūsmināties, bet darīt kaut kādas kopīgas lietas, risināt sadzīviskus jautājumus, gatavot ēst, iznest mistkasti, rūpēties par mašīnu, atbalstīt vienam otru tad, kad būsim saslimuši, pelnīt naudu, gatavot konservas ziemai, plānot ceļojumus un tam līdzīgas lietas. Tā kā man šķiet, ka tas ir tas moments, ko mēs ļoti, ļoti bieži palaižam garām un nepadomājam par to, kādus jautājumus tad tas otrs cilvēks man palīdzēs sakārtot manā ikdienā vai vismaz netraucēs tajās lietās, kuras es pats jau māku izdarīt, ar ko es pats labi tieku galā. Tā kā tādas varbūt tām hobiju lietas, kā kaut kādas sportiskas aktivitātes, tur grāmatu lasīšana vai aizraušanās ar kaut kādiem ekstrēmiem sporta veidiem, tas, man liekas, nav tik ļoti būtisks un noteicošs aspekts ilgtermiņa savstarpējām attiecībām. Jā, varbūt tām ir vērts ņemt vērā to, ka tādi hobiji kaut ko maksā, un tas noteikti var atstāt robu budžetā, vai vismaz tā ir kaut kā tāda lieta, ar ko būtu jārēķinās, bet tas tomēr nav sadzīves jautājums, ko mums ikdienā ir jārisina, jo visbiežāk jau tieši dažādas nesaprašanās vai pārmetums vai strīdus vai konfliktus izraisa tās banālās sadzīviskās lietas, tie sīkumi, par kuriem mēs absolūti neaizdomājamies tad, kad tikai sapņojam par attiecībām. Bet tieši tās mazās lietas arī ir visbūtiskākais, tāpēc papildiniet savu vēlmi un prasību sarakstu otram cilvēkam arī ar praktiskām lietām un iemaņām, ar kurām varbūt tu pats netiec galā, bet ko tu gribētu, lai tavs partneris palīdzētu risināt. Bet var taču arī vīrietis iemācīties braukt ar moci. Arī, starp citu, jā, tu arī viņu ievilkt šajā fantastiskā pasaulē, un starp citu, tavs sadrīgais tips noteikti, ka gribēs bliest riņķī. Viņš tik nebūs aizdomājies, tik tā, viņš ir pavilksies. Tie, kas tad skatās, viņi domā, jau Haidī, nebrauca moci. Bet tu taču iemācīs, bet jūs kopā iedvesmos to. Jā, tā arī var notikt. Viņš varbūt tām zina, kā ir tik ļoti, viņš ir darbā, viņš vada savu būvfirmu, viņš ir tāds konkrētais vecis, viņam vispār nav laika domāt par kaut kādiem hobijiem. Tagad viņš sadzird tevi un saka, klausies, bet tiešām. Taču ir jāvēlta laiks, tas ir ļoti laba doma, klausies, man žetons. Es arī mācos, kaut kā. Jā. To sociāliku. To dzīve, Dzīve, tieši tā. Zane, mēs dzirdējām, ka tu ļoti daudz esi gatava attiecībās dot, bet ko no tevis negaidīt? Varbūt nevar gaidīt vienaldzību, vienalga kādā situācijā, tādu kaut kādu nihilistisku attieksmi pret to cilvēku, ja tas mans otrs. Vienalga, kas būtu, vai konflikts bijis, vai kas, bet tādu vienaldzību laikam no manis nevar sagaidīt. Ja ir kaut kāds jārisina, es runāšu, es gribēšu izrunāties, ja es esmu kaut kur kļūdījusies, es arī gribēšu vērst to par labu, bet tāds neitrālais, vienaldzīgais stāvoklis laikam nav iespējams. Protams, tikai, ja izšķirās, un tad varbūt tā, bet laikam to es nevarētu tā kā dot, bet kaut ko citu es nevaru iedomāties, ko es varētu, ko no mums negaidīt. Labi, bet tad mēs no tevis sagaidām nelielu instrukciju, kā tavam sadarīgajam vīrietim tevi uzrunāt. Kā tev patiktu, kā tev derētu un kā tu atsauktos? Jā, es laikam esmu no sievietēm vēl ar vecmodīgiem uzskatiem, klasiskiem. Es ļoti tiešām gribētu, lai vīrietis uzrunā mani. Man nav pieņemams, ja man būtu pirmai, jāizrāda iniciatīva. Es, protams, varu neitrāli padot zaļo gaismu, kad arī man ir interese, bet tomēr pirmais solis būtu jāspēr viņam. To jau es ļoti novērtētu.
brīvi, nepiespiesti, galvenais dabiski, lai es sajūtu tādu dabiskumu kaut kādu, kas nāk, tā kā īpaši varbūt pat nepiedomājot, ko rakstīt, bet lai viņš ir, kas viņš ir. Un es domāju, tad jau arī automātiski būs, tad es arī atsaukšos, jā. Tu jau sajutīsi ar savu intuīciju. Jā, starp citu, jā, cilvēks arī es ļoti labi cilvēks nolasu, ne tikai notikumus, bet tā kā izjūt varbūt viņus arī, jā. Nu, skaisti. Nu, ļoti skaisti. Es esmu apburta. es to prātu arī mācītos mocu braukt. Jā? Jā. Valsts no zāles. Drosmīgie vīrieši. Te ir romantiskā un ģimeniskā Zane ar savu asumiņu, ar savu raksturiņu. Tā kā grābiet ciet un esiet ļoti, ļoti laimīgi.